Sveiki, mani sauc Ginta, un šie ir Sikspārnas stāsti, man radošās dzīves pozitīvie stāsti. Pozitīvie stāsti pozitīvi radošiem cilvēkiem tuvu un tālu šajās skaistajās februāra dienās mazajā Kalisalā, mazajā ledus laikmetā. Es ceru, ka jums ir teja, kafija, adīklis, ko pavadīt kopā ar mani turpmākās 20-30 minūtes, kurā es jums stāstīšu praktiski par zeķiem. Janvāris. Jā, tātad pagājis pirmais ziemas mēnesis, un šis ir tāds pirmais īstenībā laikam stāsts par pēdējiem darbiņiem. Janvāra darbiņiem līdz šim te februāra vidiņam gandrīz vai. Ko es esmu darījusi? Es godīgi sakot, esmu zeķojusies. Tiešām tikai un vienīgi zeķojusies un ļoti veseļojusies. Un veseļojusies tādā veidā, kā arī ne tikai pērkot iekšķīga vitamīnus, bet arī priekš sirsniņas. Bet tagad, laikam, gan tomēr sākšu visu pēc kārtas un ar zeķiem. Tātad Renāte, kuras YouTube kanāla adresīti droši vien ielikšu aprakstu kastītē, viņa pašlaik vairāk darbojas citos sociālajos tīklos, piedāvāja adīt visiem iesaistīties tādā, es teikšu, adīšanas kustībā, adīt katru mēnesi zeķītes. Bet Renāte dos katra mēneša tēmu. Janvāra tēma bija sākums. Janvāris sākums. Ar ko man asociējas gada sākums? 2. janvārī uzsniegs sniegs, un man likās, ir jābūt zeķītēm ar sniegpārslām. Es uzvedu zeķītes no zeķu dzijas, ar citu, lai es vispār uzvedītu vienkārši parasti zeķītes, es ņēmu visus aptaujāju, cik vajag valdziņus zeķu adīšanai, jo ar zeķu dziju īsās kapzeķītes es, diemžēl, neādu. Paprasiet man pusgarām, vēl garākām zeķiem, es valdziņu pateikšu, cik ir vajadzīgi mest, bet īsajām zeķītēm man bija problemātiski. Bet nekas aptaujāju tuvākās adītājas, vienojos ar sevi, valdziņus uzmeta, zeķītes adīt. Un tātad zeķu tēmai sākums es biju domājusi, adīšu kaut ko līdzīgu šai te Ziemassvētku bumbiņai līdzīgu un izšūšu sniegpārsniņas. Šeit ir skaistas 6 stūras sniegpārsniņas, 6 staru sniegpārsniņas. Un tad es uzvedu zeķītes un sāku izšūt, un man nekas nesanāk. Un kādēļ nesanāk? Tāpēc, ka valdziņi ir taisni, labas vītriņas es vēl arī varu, bet 6 stūrīti. Ja tam nav nekāds pamats, es nevaru izšūt. Grozos, knūsos nekā, beigās zeķītes es pametu un ne. Es vispār biju gatava tās uzadītās zeķītes, vispār nomest malā, es biju gatava viņas izārdīt un izadīt tās sniegpārsniņas, nevis uzšūt. Bet tad paņēmu otru bumbu un tajā, taču atcerieties, bija tās izšūtās rozītes. Un tad es mēģināju salikt šo un šo ideju kopā zeķītēs. Un tātad man sanāca zeķītes sākums. Zeķītes sākums, tātad gada sākums, tās ir sniega rozes. Bildes jau ir Instagramā un visiem diezgan mums labi patika. Bet, lai arī patika, stāstu tur apakšā nav, neviens to nezina, ka es viņas gribēju izrādīt. Bet tad stāstu kādēļ. Tātad pirmkārt man nesanāca uzšūt tās skaistās sniegpārsniņas, jo nav pamatās 6 stūris kaut kur, 6 valdziņas nevar, nekādīgi nevarēja taisni notēmēt, nomērķēt, ārdīju slēg ārā. Otra lieta. Tātad man gan augšā ir skuiņa viena rindiņa, gan apakšā. Un es adu vaļīgi. Bet tie, kas adu ciešāk, ko es iesaku, neadiet šeit apakšā skuiņu. Kāpēc? Es adu vaļīgi un es pāri papēžu daļai pārvilkt varu. Bet pat manu zeķīti, es domāju, mana meita nevarētu pārvilkt, viņai 40, 41 kājas izmērs un mazāk lokāna pie tā papēdīša. Viņa šitien nav tik staipīgs, kā vajadzētu būt. Šeit var likt entās skuiņas augšdaļā, bet apakšā es iesaku ne. Vienmēr sakot, es uzšuvu sniega rozes. Skaisti. Doma, tēma, visi ļoti, ļoti forši.
Šī, starp citu, ir otrā zaķīte, jo abās pusītēs ir tikai sniega grozīts. Godīgi sakot, man beigās es jau biju piekusus no tām sniega grozēm, bet tai pirmai zaķei, tātad no šīs pusītes jūs redzat sniega grozes, ar visādām lapiņām, visu kaut ko tādu, un kas man ir aizmugurē, es pamēģināju uzšūt arī mezgliņus, godīgi sakot, teikšu, kā ir. Ne jau mēs izvēlamies reizēm to tehniku, rakstu vai kaut ko tam līdzīgi, bet dzīve visu nosaka. Nu, pēc aizņems viņus vajadzēja izārdīt ārā, bet negribēju baigi ķēpāties. Es šeit pamēģināju arī tos mazos mezgliņus uzšūt. Viņi izskatās nevisai. Pēc aizņems viņus vajadzētu tur ārdīt ārā, jo vienai zaķītei ir tā otrai. Tā ir brīvmākslinieciskums, tas ir... Nu, vienmēr sakot, vislabāk izskatās izšūtas sniega rozes ar lapiņām. Tas ir vislabākais, un tāpēc es to arī vispār iesaku. Bet visā visumā zaķītes ir foršas, tās ir mans zeķu sākums. Tātad tās ir pirmās zaķītes, ko tātad pēc Renātes aicinājuma pievienoties, viņai adīt katru mēnešu tēmu. Šis ir zeķu sākums. Nākamā tēma, tātad februāra tēma, un tā ir mīlestība. Protams, februāram tas ļoti piestāv, un es uzskatu, ka mīlestība nav tikai sirsnīga mīlestība sarkanā krāsā, bet tā ir mīlestība pret jebko, pret dzīvi, dabu, pret visu, pret lietām, vietām, nodarbošanos arī un tam līdzīgi. Labi, tātad februāra tēmai, tradicionāli izvēlējos sirsniņu, bet tas ir saistībā ar tātad Renātes šo projektiņu. Paņēmu Knipro simfoniju dziju, tātad tā ir roku krāsotā dzija, tur ir merīna vilna un neilons, 100 gramos 380 metrus, un ņēma bija sirsniņas, ļoti skaists sirsniņas zeķis. Tur man ir maisiņi kā parasti, lai koka blokātori nesavaino manas zeķītes. Un uzadīgi lūk šādas te sirsniņu zeķītes. Arī šīs ļoti, ļoti daudziem patika. Pirmais, ko es gribu pateikt, svars viņām 75 grami. Sāku ar valdziņiem 56 augšdaļā. Un pēc tam pārēju 60, lai varu radīt rakstiņus. Bet tā palēnām tagad. Zeķītes visiem ļoti patīk, un šis te valnītis, šis ir tas 3D valnītis, kas man ļoti, ļoti patīk, un ar kuru es esmu arī padalījušies savā kanālā, kā viņu vada, un viņš ir ļoti skaists. Daudziem patīk, es jau norādu linku, kur var viņu paskatīties, arī apraksts kastītē būs, un tagad mazliet par zeķītēm. Tātad... Mīlestībai atbilstoši šoreiz banālas sirsniņas, bet sākums bija tāds, ka es paņēmu baltu dziju un šo tēmu simfoniju. Izskaties beigas kontrasts. Gribēju ņemt sarkanu, bet man mājās tāda izbalējuša ugunsdzēsēja mašīnas krāsā, tā sarkanā, tāda knapa. Gribēju, lai tā skaisti. Citu krāsniņas man ir tādas siltākas, mīlīgākas nekā jūs redzat. Bet tagad par tām sirsniņām. Godīgi sakot, aprakstīņš nav. Es kā čaklas cilvēks godīgi teikšu, kā ir. Es ņemu pati, zīmēju rakstiņus, un tad es skatos, cik bieži, piemēram, tās sirsniņas vajadzētu, cik ne. Un šeit es vīram liku, lai viņš pasaka man, vai starp sirsniņām 3 rindiņas likt, vai likt tikai vienu. Un viņš saka 3. Un es saku, bet ja man nepatiks, tu saproti, kurš būs vainīgs, ja? Viss kārtībā viņš saprata un tā. Tā, es teicu, ka 75 grams svēra zeķītes. Labi. Bet tātad augšā 56 valdziņas pārēju pirmajā rindā, pēc tam uz 60, lai es varu ielikt sirsniņas. Viena sirsniņa ir 7 valdziņus plata, un starp sirsniņām ir 3 valdziņi. Līdz ar to 60 valdziņu apkārt 6 sirsniņas, viss ļoti forši. Kas man patīk? Man ziniet, kas ļoti patīk? Kā man perfekti sanāca, šeit ir tātad papēžu noraukums, bet viņš skaisti iet šajā te sirsniņā. Un daudzi prasa aprakstiņu. Man nav aprakstiņš. Es brīvi pati vadījos, es nezināju, kā man sanāca, bet tur sanāca vienkārši perfekti, ideāli un ļoti, ļoti skaisti.
Zeķītes ir foršas, skaistas, tās ir tātad sirsniņu zeķītes. Mēneša tēmai mīlestība. Viņas ir tik maigas, man liekas, tā mīlestība no karstasinīga, skaisti, tur asiņaina, pasargdies. Tā ir maiga mīlestība pret jebko, un man ļoti patīk, man patīk. Jā, ir kā banāls sirsniņas, bet tas ir tomēr sirsnīgi un mīlīgi un forši. Es te parunāju ar vienu gudru cilvēku, dabas mīļotāju, jauka cilvēku, sirds cilvēku, tiešām, jā, tas, kas ar visu sirdi ir dabā iekšā, laikam tikpat, cik ļoti es, varbūt pat vēl vairāk, un tā ir Gundaga. Un mēs ar viņu parunājamies, nu kāds varētu būt, piemēram, dabā šīs tēmas. Un sataisījām tādu katram mēnesim savu tematiku. Un es tagad arī gribētu tā kā savu projektiņu, tā kā daba visa gada garumā, kāda ir, to ielikt zeķītēs. Bet ziniet, kā ir ar to apņemšanos? Janvārī jau visi, piemēram, skrien uz sporta zālēm, bet decembrī sporta zāles ir tukšas. Nu, es mazliet baidos, ka arī visi janvārī, kad varētu uzsākt šādas projektiņas, piemēram, personīgi īstenībā es, un vai līdz decembrim īstikšu, nu, es tā mazliet šaubos. Bet iesākums jau vienmēr var būt. Un tātad mēs ar Gundagu mazliet parunājam, kādas varbūt tās tēmas un tam līdzīgi. Janvārs, februārs, ne, janvārs jau man bija izdomāts, februārs arī, bet tā janvāra tēma. Kā jau es teicu, es gribēju vispārīgi sniegpārsniņu zeķītes. Nesanāca. Bet tātad savā tajā dabas projektiņā, dabas tēmā, nu, ir janvārs man asociējas ar sniegu. Jo 2. janvārī uzsnigas sniegs, un tas taču ziemai piestāv. Ir tik balts un skaists un uzreiz gaišāks gan domas, gan laukā tās sajūtas un pozitīvāks, ka man likās sniegpārsniņām jābūt. Ņēmu pati, zīmēju sniegpārsniņas, rādu, tātad ņēmu pati zīmēju, kādām jābūt būtu sniegpārsniņu zeķiem. Šoreiz arī uzvedīju tādu sniegpārsniņas, lūk, šādas te mani sniegpārsniņu zeķis, jo man liekas, sniegpārsniņām kaut kur bija jābūt. Un tātad mazliet pastāstīšu par šīm zeķiem. Zeķi sadīja no Drops Nord, man pirmo reizi sadu zeķītes ar Drops Nord, man viņa ļoti patīk, ļoti, jo tās zeķītes, viņas ir tādas mīkstas, tādas foršas, tādas pufīgas, tādas, bet es nezinu, kā Drops Nord nesājās, kā viņš kalpo, cik ilgi ir noturība tāda, man tiešām nav pilnīgi nejausmas. Šīs ir pirmās zeķes no Drops Nord. Nu, mēģināšu skatīšos. Svars 77 grami, un arī tad 56 valdziņu valnītīs, 60 pāriet tad, un šeit apkārt ir tikai 5 motīvi, jo viena sniegpārsniņa 12 valdziņu gara. Līdz ar to sanāk 2,5 motīvi vienai pusītei. Kur tas ir redzams? Tas ir redzams, lūk, šeit man sanāk tikai pusīte sniegpārsniņas, kur ir tas noraukumiņš. Otrā pusītē ir viss kārtībā. Nu, ieliekam iekšā, kā tur var, nu, tie 5 motīviņi, cik var, tik var. Vienīgais, kas man liekas, pie Drops Nord līdz klāt visi puteklīši, visi, nezinu, kāpēc, bet man tā liekas. Bet, nu, jā, tātad es pati sazīmēju šīs te sniegpārsniņas. Schēmas, starp citu, ir internetā atrodamas un Pinterestā, jā, un tur atliek tikai izvēlēties, kādu mēs vēlamies, un šādas te ir manas, tātad, zeķītes manam dabas projektam visa gada garumā. Esmu iesākusi arī februāru, par cik ir tā februāras zeķītes. Sākumā tās man bija domāts arī ar sirsniņām, pēc tam es padomāju, nē, ja jau vienā projektā ir sirsniņas, otrā nav nekādas sirsniņas. Šo februāri šogad es neredzu baltu, man viņš liekas tik drūms, dubļains, neizteiksmīgs. Jā, kad īsti februāra tēma dabā es īsti nevarēju redzēt. Vienīgais, ko es redzu, caur logu, pie balkona, mums skaisti putniņi mielojas un ēd visu kaut ko tam līdzīgi. Un tad es izdomāju, tad man būs putniņi, kas barojas. Ilgi gāja, iesāku baltas, iesāku pelēkas, nepatika krāsņas, man likās, jo es gribēju, ka putniņi ēd odziņas. Nu,
Sākšu ar to, ka es atkal ņēmu schēmas, zīmēju, līmēju, te man salīmēti papīri, līmēju, tātad, lai man būtu putniņi, kas ēd odziņas. Daļa ir schēmas ņemta no Pinterest, daļa zīmēju, pārveidoju, pielāgoju. Es sāku viņu arī izadīt. Man nepatika, kā krāsas salikās, pelēks ar sarkanu sniegbēju, pelēk ar oranžīgu. Nesagāja kopā, paņēma brūnu ar oranžīgu laškrāsu. Sajiet visu ok, bet es sāku adīt, un man atkal nepatika, jo liela pārstaipi. Ko es tagad izdarījusi? Es nezinu, vai tas būs arī gala rezultāts. Es esmu nozadījusi vienkārši zeķītes. Un tad es ņemšu un te izšūšu atkal tos putniņus ar odziņām, kas ēd odziņas. Nav nejausmas, vai man sanāks. Ja nesanāks, es visu ārdīšu ārā, bet te arī tāda apakšā, tāda aplīši, un tie mazliet nozīmē arī odziņu turpinājumu. Es īsti nezinu, vai man šis projektiņš sanāks februāra zeķītes veltījums dabai. Jā, foršs nosaukums būtu, bet nu es mēģināšu. Marta tēma jau man ir izdomāta, un tā būs gan ar baltu un gaišu zilu krāsmu, jo man liekas, martā tur sāk sniegs ar sniegpulksnīšiem, tur tāda pavasarīga tāda cīņa, ziemas cīņa ar pavasari. Jā, tas ir par nākamajām manu dabas projektiņu, kas ir top un nezinu, kā tur būs. Nākamās zeķītes. Es nezinu, kāpēc tas raksts ir tik populārs. Nezinu, kas tas pa trendu. Bet es to iedvesmojos no savas meitas Ziemassvētku lētiņas. Un tas ir lūk šis te. Arī ļoti cilvēkiem patika šīs te skaistās zeķītes. Tātad tās ir kvadrātiņas zeķītes, kā es viņas esmu nosaukusi. Svars viņām ir 83 grami. Viņas viss caur iet ar rakstiņiem, līdz ar to baigi jāskatās bija, lai nesaviltu pa daudz diedziņus, jo visur iet, viņas ir rakstainas. Svars viņām ir tāpēc 83 grami, jo viņas ir viss caur dubultīgas. Tā, valdiņas arī sākumā man ir 56, pārējus 60, un man jau, man šeit ir 8 kvadrātiņi, šeit ir 9 kvadrātiņi, viss tā baigi izdomāts. Bet, kā es saku, rakstiņus es visu zīmēju pati. Zīmēju, saglabāju, un tas ļoti labi nodara, jo, ja es turpinu kaut ko līdzīgu vai tam līdzīgi, tas ļoti, radošā dienasgrāmata tas ir kaut kas superīgs. Un šeit es varu pastāstīt, ka sarkanā krāsniņa tie ir 26 grami tikai izadīti un 57 grami ir melnā. Jā, bet, es zinu, ka daudziem ir krekli šādās krāsās, un man viņi atgādina baigi Ziemassvētkus, es nezinu kā citiem. Es zinu, ka šīs zeķītes ļoti daudziem patīk, man viņas ir meitas, kleitas krāsā. Un es pat īsti nezinu, es biju domājis arī šādas zeķītes varētu arī melnas ar baltu vai pelēkas ar baltu, bet es īsti, man patika arī tas stiliņš un adīšana un tie kvadrātiņi, tā piņķerēšanās, bet, jā, vai tas būtu forši, es nezinu. Rindas sākums, starp citu, man ir kaut kur te maliņā, un to nemaz nevar redzēt. Es arī precīzi nepateikšu šeit, jo viss ir tik kvadrātains, un līdz ar to, lai nav tā nobīdīte, tad rindiņa iet kaut kur tā kā šādi. Tikai vien šajā vai šajā pusītē. Laikam šajā. Bet viņu nevar redzēt, jo tas viss kvadrātiņš, viņš tur maina tās krāsiņas, un tas ir tik neuzkrītoši. Kāpēc rindas sākums šeit? Tāpēc, ka papēdīts melnā krāsņā, un lai tas sarkanais diedziņš nebūtu jānorauc. Es pabeidzu papēdīt, es aizēju kaut kā te atkal atpakaļ, un turpinu, un visur sarkanais iet atpakaļ līdzi, un nekur man nav jānorauc, jānogriež diegi, pēc tam jāsavāk, un jāsarežģīt dzīve. Tātad īstenībā, jā, šādas te man ir skaistas kvadrātiņa zeķītes. Redzēju ļoti skaistas Pinterestā. Es nezināšu, vai pateikt, alņu zeķītes. Man ir bijis viss kaut kas ar briežiem, bet ar alņiem man vēl nebija bijis. Un rokas aug man no pareizās vietas.
tātad alnīšu schēmiņa, tur jau praktiski ir redzama. Uzzīmēju, uztaisīju, uzadīju. Alņu zeķītes. Lūk, šādas te. Man liekas, īstenībā viņas būtu ideālas zeķītes medniekiem, bet ar alņiem man tiešām šīs te ir pirmās zeķes. Man viņas ļoti patīk. Es domāju, ka vai nu kaut kādu tūskatiņus es uztaisīšu pašā stāsta beigās, jo sodāk, lai mazāk tā montēšana, visi pēc tam aizies stāsta beigās. Kaut kādu tūskatiņu varēsiet redzēt. Bet lūk, šādi te alnīši. Man pašai viņi ļoti patīk. Mums gan nav kalnamiņā alņi, mums ir brieži, bet, šie zvēri arī ļoti skaisti, lieli un iespaidīgi. Tā, rindas sākums. Jā, tieši tā. Rindas sākums man iet kaut kur šeit, un šeit jau to var redzēt, jo te ir pēc kvadrātiņiem mazas nobīdītas. Tad skatīsimies to skaistākās puses. Skatīsimies. Bet īstenībā, pieņemsim kvadrātiņos to rindas sākumu, nekur īpaši nevar redzēt. Bet man tie alņi patīk. Man liekas ļoti, ļoti skaisti. Tā schēmiņa arī, ļoti forša. Un arī, tātad, lai nepazustu šis te rakstiņš, ko Sikspārne dara, ņem sazīmē un ieliek savā radošajā dienas grāmatā. Šā ir pareizi, bet es atdu otrādi. Tadā, man ir alņu zeķītes. Tās ir pirmās, varbūt arī Ziemassvētku alņi, es nezinu. Bet katrā ziņā man ir alņi. Skaisti. Kaut kā arī sanāca tā kā komplektiņi, bet ļoti patīk. Un savā ziņā es esmu bijusi janvārī īstenībā arī čakla. Jā, es uzadīju arī ekstra garās zeķes, es droši vien bildīt ielieku, tās bija melnā krāsā, bet īstenībā es saņēmu tik foršas atsauksmes no vienām citām zeķēm. Godīgi sakot, es nezinu, kur tās bija aizgājušas, bet man ļoti patīk, ka cilvēkiem viņas patīk, viņas der, viņas tātad no vilnas, skaistas, siltas, foršas, tā kā viņi bija iedomājušies, tādas ir pat vēl labākas. Ļoti lepojos, ļoti priecājos, ka es varu iepriecināt citus cilvēkus. Bet, ekstra garām zeķiem, tātad 40 stundas, 2 nedēļas, uz to fonu es esmu pārējais zeķīts arī čakli pādījusi. Un uz tā fona es arī esmu vēl uzdījusi vienu testa adījumu. Kad Instagramā redzēju, ka tiek aicinātas uz testa adījumu meitenes, paskatījos Ravelry šo diskusiju, un diezgan maz meitenes bija pieteikušās, un es pieteicos. Es biju kaut kāda 2. vai 3. kas vispār pieteicās, vēlāk saskrēju vēl. Bet dizainere piedāvāja praktiski katram izmēram tikai 2 meitenes, kas adīs. Un es pamēru kājas izmēru, apkārtmēru, ikru daļā. Man sanāca, ka man ir jāada izmēriņš numur L, jo es pieteicos uz pusgarajām zeķiem. Un es adīju. Zeķītes ir, es varbūt nepareizi izrunāšu, es uzrakstīšu ar uz ekrānu. Twilight Garden Socks, un dizainere ir Karolīna Adamčuk, viņa ir no Polijas. Viņas, man liekas, dizaina tādi ceļi tikai ir sākušies, bet šīs zeķes ir vienkārši fantastiskas. Viņa viņus ir izstrādājusi vairākiem izmēriem. Tur bija SML, ja nemaldos, bija arī XL. Tik perfektu to visu aprakstu es pirmo reizi redzēju. Un tā tad es uzadīju. Zeķes, lūk, šādas te zeķes. Tā, rādīšu savu zeķu modeles. Lūk, kādas skaistas zeķītes. Skaistas, vai ne? Tad, kā sanāk, pusnakts dārza zeķes. Man tā skaitās īstenībā ziedu zeķes un ļoti skaisti. Kas viņām ir forši? Forši ir tas, kad valnīca kā valnīca, bet aizmugurē ir skaistā vīle, visa ir rakstiņā, un atkarībā no izmēra, tātad vīlītes platums mainījās. Kas man vēl, ko es pievērsīšu jūsu uzmanību? Šeit ziediņi ir krāsaini, vīlītē viņi ir balti, tātad tur mainās reversās krāsu versijas. Bet tūskatus es droši vien ielikšu arī vēl atsevišķi, tad es pastāstīšu šādi. Mazliet es pārmainīju šeit, jo viņai bija domāts, ka šeit ir vairāk valdziņu un tad pēc valnīša norauc un tad turpinās zeķītes adīt.
Bet zeķītis bija oriģinālā jādara 2,5 izmēra adatiņām. Es adīju numuru 2, jo šeit ir 122, 124 valdziņi. Man tas likās ļoti, ļoti daudz. Ļoti. Es te par pozitīvo visu stāstīšu, ja? Tātad zeķītes, viņas ļoti skaistas. Iet rakstiņi, un aizmugurē tāda ļoti, ļoti skaista vīla. Ļoti. Man patīk, kā viņa pāriet smalkākā. Un, viņa ir burvīga, viņa ir skaista. Tā, papēdīts. Tā kā visas zeķītes šeit praktiski sanāk dubultā, arī papēdīts un burngals tiek adīts no 2 pavadieniem dzīves. Katru visu laiku mainot. Un ticiet vai ne, pirmo reizi es to papēdi adīju 5 stundas. Jo, valdziņu skaits ir daudz, otrā izmēra adatiņas un visu laiku ir jāvarē. Otrkārt, man gribējās, lai tās smuki sanāk, lai vienmērīgs tas sadījums, un tomēr ir tāds reljefains. Var redzēt, ka ir reljefains. Es šaubos, ka jūs redzēsiet. Bet vienvārds sakot, tur visu laiku valdziņi mainās viens ar otru, un līdz ar to sanāk pēc aizņības arī tātad viens pavadiens otrs, un viss šeit ir dubultā pavadienā. Tas ir ļoti labi, tas ir ļoti stipri un ļoti forši. Purngaliņš. Purngaliņš ir īstenībā ļoti foršs, mazliet savādāks nekā es taisītu vai taisīju, tur vairāk valdziņu starp noraukumiem. Sēsnības viņš sanāk lūk šāds te, standarta praktiski, jā, bet, te pa vidiņu sanāk ir 4 valdziņi, jā. Bet arī visi ir 2 pavadienos, no 2 kamolīšiem. Viens valdziņš ar vienu, otrs ar otru, un visu laiku ir tā maiņa. Iet ļoti ilgi, ļoti grūti. Bet es biju malacis, pabeidzu abas zeķes. Es biju viena no tām ratiem, kas abas zeķes pabeidzu. Bija citas testadītājs, kas no katras zeķītes izmēra uzadīja tikai vienu zeķi. Ļoti skaisti man papēdzi patīk. Skaisti, vai ne? Baltā man ir Alīza Artisan. Līdz ar to parastā zeķu dzīja, bet nav nekādas problēmas ar viņu. Viņa ir forša, vienmēr ir attaisnojusi sevi, nekur nekas nesmuka neuzvedās, viss ir labi. Tātad baltā ir Alīzas zeķu dzīja, un te pa to skaisto. Jūs atkal redzat ne tik skaistas krāsnes, kāds man ir, bet te pa to skaisto dzīju. Skaistā dzīja ir no Hobby, un tā ir Dream Color. Šāda te dzīja. Visi ļoti skaisti. Zeķītes ir fantastiski burvīgas, skaistas, viņas man dar kā uzliec. Diemžēl nevienai meitai sadot viņas nevarēšu, jo viņas ir tieši precīzas un manas kājas domātas. Ir viens liels mīnus. Kā es teicu, tas mans ir grābeklis, uz kuras otrajā reizē neuzkāpuši šādā veidā. Un tas ir, šī dzīja ir 100% vilna. Jūs saprotat, tā zeķu izturība, vai ne? Teiksiet, sirds sāpes. Nē, īstenībā naktī guļot gultā, tas jau, man jāstaigā ar tām zeķītēm. Bet, tā tad vilniņa, viņa dils. Dils labi, forši, spēcīgi, bet šī bija viena no skaistajām krāsņām, kur vispārīgi īstenībā es varēju iedomāties šīm zeķītēm. Jā, bet tagad es stāstīšu par vitamīniem, es parādīšu vēl vienu citu. Bet, krāsiņa zeķītēm atbilst ļoti labi, un zeķītes ir sanākušas ļoti burvīgas un skaistas. Man liekas, man pieskaņojas arī šodien pie manis. Jā, bet, tas valdziņu skaits šeit ir iespaidīgs. Un 2,5 izmēra adatām es nespēju iedomāties, ka es būtu adījusi 122, 124 valdziņus. Jā, tādēļ ar adatiņām numuru 2 adīju. Bet man ļoti, ļoti patika, ļoti skaisti. Un kas man vēl patika? Kad mēs uzadījām, galā mēs šeit ieguldām savu laiku, savu materiālu, mēs dabonam par to aprakstu, un jā, lai arī mēs viņu tātad izlabojam kļūdiņās, es biju malacis, es izlaboju, es pateicu, kas tur kļūdaini un tā. Mums par to dizaineri uzdāvināja tātad kodiņu, ka mēs varējām izvēlēties vienu viņas aprakstu bez maksas, un es to arī izvēlējos, un es esmu ļoti priecīgi īstenībā, bet, ļoti skaisti. Man ļoti patīk viņas darbi. Čakla meitene, malacis, forši, man patika.
Man viss šajā testiņā patika, un es esmu priecīga, ka janvārī jau man ir bijis pirmais testa stadījums, un tās ir bijušas skaistas, krāsainas pusgarās zeķes. Godīgi sakot, janvārs man nav bijis viegls mēnesis, bet ar darbiņiem tāds ļoti interesants un foršs. Man viņš bija tāds mēnesis, kurā vajag droši vien sevi lutināt, ne tikai iekšķīgi ar vitamīniem, bet arī tātad, kā es esmu to iepriekš jau sākumā laikam teicu, dvēselīt arī jāpalutina. Un tātad ar vitamīniem dvēselē, un tās ir dzīves. Tad, kad es uzadīju tātad pēdējās pusgarās Twilight Garden zeķes, es sapratu, ka krāsu pārējas var, tām vajag izvēlēties tādas īpašas zeķu dzijas. Tagad es varēšu izmēģināt šo te kolibrī zeķu dziju. Pasūtīju es viņu no dzijas.lv, tur tieši tagad bija atlaidītas. Tur balts dieziņš ieliks. Es zinu pat, kāpēc tā ir zeķu dzija, jo ir jātaisa dziju testiņš. Kā viņš skaisti kopā turēsies, bet tātad ļoti skaistas krāsniņas un atkal šādām te zeķītēm. Kādēļ es tādas gribētu uzadīt vēlreiz, varbūt ne tieši tādas, bet tā kā mēs piedalījāmies tajā testiņā, mums ir arī īso kapzaķīšu variants, un es varētu izmantot, teiksim, šo te skaisto kolibrī zeķu dziju. Man liekas, viņa ļoti, ļoti skaista. Tie ir mani pirmie vitamīni, tai par nākamajiem. Jau kādu laiku atpakaļ es ļoti gribēju neonkrāsas zeķu dzijas un veicu, protams, vispirms es veicu izpēt, kas darās Latvijas tirgos, vai cik ir pieejams un pa kādām naudņiem, vai ir izdevīgi un tam līdzīgi. Un zināju šeit cenu amplitūdu, bet es kādēļ, kāds vēlniņš mani tirdīja, tramdīja un dīdīja, es ieskatījos Hobby.de mājaslapā. Tas bija vēl joprojām, tas bija janvārs, jā. Un tur bija zeķu dzijām
skaista atlaide. No 11 eiro, 40, 60, 80 uz pusi cenu. Tātad viena zeķu dzijas ficīte maksāja 5, 40, 5, 70. Nav būtiski 50% atlaides zeķu dzijām. Un vēl pie tam neon krāsās. Es domāju, nē, man viņas ir jāpērk. Es sapirku viņas vairākas, no katras pa 2. Bet, lūk, šādas te. Tātad viena zeķu dzijas cena ir 5 eiro ar kapekām. Uz 50% atlaidēm viņas vajadzēja pirkt, tas bija vienkārši, jo es ļoti gribēju, ja? Tātad neon krāsiņas ļoti skaistas, spilgtas, man liekas, dzīvē ir spilgtāks nekā pat jūs viņas redzat, un man viņas vajadzēja nopirkt. Un tā kā es arī pie Baidas Jotēķes bārku cimdiņus, es tur nopirku arī lūk šādu te Snowstorm zeķu dzīvu. Nē, bet tādu. Tam vajadzētu būt 100% vilniņai. Jā, viņa tāda bieza, man liekas, 50 gramos ir 50 metri. Tad kaut kas līdzīgs liet lopī, bet biezums ir ļoti liels. Un šeit es iedomājos tieši, ka tas varētu būt ļoti labs bārkšu cimdiņiem. Iedomājieties, piemēram, balts cimdiņš un zilas sirsniņas, zaķīši vai kas, nu ko nu tur katrs grib. Man likās ļoti tāda forša bieza, atgādina mazliet drops snow. Jā. Un šīs te dzijas es paņēmu 2, viena maksāja 2,50, man likās arī ļoti izdevīgs pirkums, tādēļ tas bija vienkārši jāpaņem. Tātad šie ir mani vitamīni. Tāds ir bijis man šis laiks līdz praktiski februāra vidiņam, praktiski esmu tikai un vienīgi zeķojusies un vitaminizējusies. Tādēļ es novēlēšu jums arī, lai jums ir skaisti, radoši darbiņi, lai jums skaisti vitamīni sirdī un dvēselē, laba veselība un paldies par kanāla abonēšanu, paldies priekšķīt un tiksimies droši vien jauka martā. Paldies, ka noskatījāties. Atā!